Tā, kas laukos dzīvo, ir tāds aparāts 4x4 ar automātisko kārbu Suzuki Liana, ja nemaldos. Kaut kādas vizuālās nianses ir apkārt, bet tā viss tehniski strādā. Pilnpiedziņa automāts. Brauc ļoti labi, te pie mums tādi ceļi. Vispār var iebraukt dziļi, kur gribi, un nekas nedūmo, nekas. Var uzgāzēt drusku. Ok, labi. Iebrauks. Jā. Ar šitām te nevar izbraukt. Šitam vienalga. Tā, ka pa zemu cenu nezinu, cik liksim tādi 1,6 laikam, kaut kas ap to būs. Un, jā, respektīvi, parādīšu iekšā, kas tur notiek. Tā, tāds salončiks. Visas pečkas strādā, automāts. Nekas nesit, neraustās. Musančiks strādā. Cīnīsimies par. Tā, kandzējs ir. Pečkas strādā. Kas viņam te vēl sēdekļu apsilde. Kaut kādā atsevišķa spoguļu apsilde. Logi visi veras automātiski. Un, augstu sēdi, augsti griesti. Diezgan ietilpīga. Tas skaitās minimens laikam. Jā, tas, ka drusku pēc nelielās avārijas, nezinu, ko te saimniece notriekusi. Bet, bamperis principā būtu jāpamaina. Spārnu laikam var uztaisīt, tie, kas saprot. Labi, pa šito ceņņiku uz automāta, nezinu, kādai sievietei, kas dzīvo laukos vai braukā pa kaut kādiem ziemas ceļiem, labs auto. Tā ka jā, tos, kurus interesēs, ierakstīsim numuru, droši zvaniet, varat atbraukt. Atrodas Rēzeknē, apskatīties varat jebkurā laikā, visu sarunāsim. Tā, iebrauksim kaut kur Latgales dziļākos laukos. Neliels offroads uz Suzuki būs. Padziļi. Jā, vispār čilā. Labi, nav te baigi dziļš. Te drusku. Te tāda dziļais bija. Līdz pusdiskam skait.